Mani sauc Kārlis Bērziņš, un esmu uzņēmums Submerge Baltica vadītājs un līdzdibinātājs. No sākuma nedaudz par to, kas ir Submerge Baltica. Mēs esam zemūdens inteliģentu sistēmu izstrādātājs un ražotājs. Skan jau tas iespaidīgi, bet tas sākumā pavisam nebija tā, kā tas likās. Sākās tas viss 5 gadus atpakaļ, īstenībā pat ātrāk. Es jau no bērna kājas zināju to, ka es gribu strādāt pats pie sevis un es gribu pelnīt naudu pats savā uzņēmumā, nevis strādāt kā cita vadībā. Tas vienkārši tā strādā, tā ir mana personība un tā es jūtos. Un man ļoti paveicās, ka mans dzīves ceļš man vedis cauri izglītībai Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolā. Un ja no skolas laika mums tika sēta iekšā tā ideja par to, ka mums ir jābūt Latvijas nākotnē, mums ir jābūt tiem, kas veido Latvijas nākošo ražošanas kapitālu, intelektuālo kapitālu un politisko kapitālu. Un tā doma palika manī. Es pabeidzu, absolvēju vidusskolu, nonācu RTU, un es sapratu, ka Latvijas izglītība, foršas mājās, bet kaut kas nav līdz galam tā, kā es vēlos. Es sapratu, ka es varētu darīt vairāk. Un tad atnāca kopā tā ideja, ka es vēlos būt uzņēmējs, un sāku domāt, Kārli, ko tu vari darīt? Kaut kas ir jātaisa. Mans izglītības fonds ir, esmu elektriskais inženieris, man padodas mehānika, esmu dzīvojis laukos, strādājis traktoru tehniku un dažādām lietām. Es zināju, ka tie būs rokdarbi, tas nebūs nekāds programmatūra bizness. Un tajā laikā man ļoti paveicies ar maniem mentoriem. Mēs strādājam komandā, kas nodarbojas ar lidojošu dronu izstrādāšanu. Un es secināju, lidojošie droni, tas jau tajā laikā 5 gadus atpakaļ bija gana ejošs temats, un ko tāds 19-gadīgs puišelis varēs izdarīt tur? Bet ko tu teikt, ja mēs paņemtu šo lidojošo dronu un ielazam ūdens? Un tāda ideja man ienāca 2020. Gada 16. decembrī 10. vakarā. Es ierakstīju to mūsu studentu grupas čatā, es teicu, Džek, kā būtu, ja mēs taisītu zemūdens dronu? Un tāds stāsts sākās ļoti naivi, ļoti ambiciozi, un tas ceļš pavisam noteikti nebija viegls. Sākotnējā ideja bija tāda, ka mēs taisītu zemūdens ierbatu. Mēs veiktu dažāda veida zemūdens ūdens tilpnu tīrīšanu. Un mēs ātri vien sapratām, ka šādām te pakalpojumam nav noiets. Paralēli mēs pieteicāmies dažādās biznesa inkubācijas programmās, kas palīdzēja mums arī attīstīt šo biznesa modeli. Un te jāsaka liels paldies manai alma mater RTU programmā Unilab. Mēs gājām kopā mentoriem, un viņi teica, Kārlis, biznesa nav ilgspējīgs, tev jāatrod klients. Tev jāatrod klients ātri, tev jāveido šie pirmie modeļi, jāsaprot, vai tam, ko tu dari, ir reāla vajadzība. Un mēs sapratām, ka nē, tam nav vajadzība. Bet mums tā doma ļoti patika. Mēs ticējām, ka tā perspektīva ir. Un mēs sākām formēt šo ideju, skaties, kas notiek pasaulē. Un mēs sapratām to, ka īstenībā ir problēma, kas nav šajā industrijā atrisināta. Visa zemūdens drona pasaulē un vispār jebkura ar jūrniecību saistīta nozare ir ārkārtīgi dārga un tā ir sarežģīta loģistika. Tā ir maz darba spēka, liels darba spēka maiņas ātrums, un tas nozīmē, ka tās tehnoloģijas, kas ir šobrīd, ir pārāk sarežģītas un dārgas. Un ar to arī mēs sākam darboties. Tātad mūsu misija ir radīt labāko dronu, kuram ir augstākā veiktspējas un cenas attiecība. Tam dronam ir jābūt radītam Eiropā, un mūsu gadījumā tas radīs Baltijā. Un šim te dronam ir jāspēj būt tik vienkāršam, ka bērns jau skolas vecumā spēj saprast, kā ar šo iekārtu rīkoties. Tātad šos uzstādījumus mēs uzstādījām, un mēs domājam, ko mēs varam darīt. Un tad mēs nonācām pie tā, kas ir tā sarežģītība aiz šīs tehnoloģijas. Un mēs sapratām īstenībā, ka beigās tas arī atdurās pret programmatūru. Mums ir jāautomatizē šis darba process, kas ir saistīts ar zemūdens droniem. Tātad tas ir tāds workflow automation īstenībā. Un papildus šī iekārtā jābūt ir, kā saka, muļķi drošai. Tas nozīmē to, ka tev nav iespēju šo te dronu nogremdēt. Un attiecībā arī no šīs te mūsu misijas un vīzijas iznāca ārā mūsu uzņēmuma vērtības. Mūsu vērtības ir tas, ka mēs radām vienkāršību, izmantojot programmatūru un mākslīgā intelekta risinājumus.
Mēs esam un paliekam patrioti. Mēs šo dronu radām Latvijā un Igaunijā. Un mēs strādājam pie tā, ka šī tehnoloģija un ražošanas zināšanas ir mērogojamas. Un tas ļoti sasaistās to, kas šobrīd notiek arī Ukrainā. Mēs redzam to, ka tehnoloģija viena pati nespēja uzvarēt karu. Tam visam aizmugurē beigās Excel, ekonomiskie faktori, un šeit tehnoloģijai jābūt ilgspējīgai un ekonomiski pieejamai. Un tātad šīs lietas turot prātā, mēs arī virzījāmies tālāk. Bet atgriežoties atpakaļ pie šī stāsta, kur tad mēs bijām? Kreisajā pusē jūs redzat attēlu, tas esmu es 4 gadus atpakaļ ar mūsu pirmo prototipu, tas ir Jaumārpē. Mēs ar manu līdzdibinātāju Tomu Roškānu esam izveidojuši zemūdens dronu un testējam to upītē, kuras dziļums plūdu laikā ir ap 2 metri. Un no šīs testa reizes arī radās mūsu produktu nosaukums Slīdeka. Un jāsaka gan, ka tas produkts bija pilnīgi nelietojams. Tas bija kaut kas foršs, kaut kas tāds studentu projekts, ko tiem ir ūdenī papeldi, un tam nav nekāda rezultāta. Un mēs izdomājām, labi, mēs šo plasmas prototipu nokrāsosim dzeltenā krāsā, uzliksim savu logo virsū, un tas ieguva ļoti lielu rezonanci sabiedriskā mediju telpā. Mums arī atkal palīdzēja RTU, un mēs sapratām, šim te ir kaut kāds virziens. Mēs ieguvām tajā brīdī gala lietotāju atgrieznisko saiti. Lielākā mērā tas bija negatīvi, bet tas negatīvais palīdzēja saprast to virzienu, kur mēs dodamies. Un kas ir labi, tas, ko mēs tagad darām, un tas, kam ir jābūt tālāk. Un tad strādājot kopā, mēs arī, jāsaka paldies, mēs bijām ļoti uzdrīkstēties spējīgi. Mēs devāmies 20 gadu vecumā pie mūsu jūras spēkiem, pie valsts policijas, pie dažādām Latvijas ierēdniecības iestādēm, un mēs dabūjām ļoti tādu atbalstošu un konstruktīvu atgrieznisko saiti, tas, ko es teicu iepriekš. Un uz šī bāzes mēs sapratām, kas mums iztrūkst. Un līdz šim brīdim mēs esam radījuši zemūdens dronu, bet sapratām, ka tā iespēja īstenībā ir tajā visā, kas nāk līdz apkārt. Jo, kā es teicu, tas drons ir sarežģīta iekārta. Tas nozīmē, ka mums jābūt atbalsta programmatūrai. Kā jūs redzat attēlos, mūsu mērķis ir izstrādāt programmatūru, kura pilnībā patstāvīgi spēja apstrādāt šos datus, ko drons misijas laikā iegūst. Mūsu mērķis ir strādāt ne tikai ar pašu dronu izstrādi, bet arī sensoru izstrādi. Jo šobrīd lielākā daļa pasaules ražotāju izmanto 3 ražotāji dažādas iekšējās navigācijas sistēmas. Un mēs sapratām, ka tā būtu ārkārtīgi liela pievienotā vērtība, jo šīs navigācijas sistēmas var izmantot ne tikai zem ūdens, bet tas var būt gan uz zemes, gan gaisā. Tas nozīmē, ka balstoties tās vērtībās, mērogojamība, cena, labākā cenas veiktspējas attiecība, mēs spējam un spēsim radīt navigācijas sistēmu, kas palīdzēs arī Ukrainas karā, kas palīdzēs lidot droniem, kas palīdzēs aizsargāt mūsu robežu un mūsu drošību. Un līdzās sākumā minēju par to, ka mēs esam zemūdens sistēma ražotājs. Mēs esam uzsākuši darbu pie zemūdens akustiskās monitoringa sistēmas. Tas nozīmē to, ka ir dažādi veidi draudi ap robežām, piemēram, zemūdens kontrabandas ceļi no Baltkrievijas caur Daugavu Latvijā, dažāda pretinieku zemūdens akvatorija monitorings, dažādi vides trokšņi. Piemēram, pat vakarā vecrīgā kāds ejot gar Daugavu iekrīt iekšā. Ar šo sistēmu mēs spēsim identificēt dažādu veidu anomālijas, kam tur nebūtu jābūt, un tādā veidā aizsargājot gan mūsu teritoriju pret ienaidniekiem, un tāpat laikā arī palīdzot dažādām cilvēkām lietām, pēc tam izglābt cilvēku dzīvības, kas ir nonākuši nelaimē šajā ūdens tilpnēs. Un šobrīd tā interesantā lieta ir, ka ir pagājuši 5 gadi kopš idejas rašanās, un tieši šo 5 gadu laikā mēs esam spējuši parakstīt 2 līgumus. Tas nozīmē to, ka tā dziļo tehnoloģiju joma nav vienkārši. Tev ir jābūt gana naivam, tev ir jābūt uzdrīkstēties spējīgam, un tev jābūt spējīgam uzņemties risku. Jo tas ir 5 gadi intensīvs darbs, 16 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, un tev jārunā ar investoriem, tev jāpārliecina to, ka cilvēks, kā es un mans kolēģis, mēs spēsim uztaisīt šo dronu, mēs spēsim pārdot to pasaules lielākajām armijām, jūras spēkiem, un ka viņi noticēs to, ka
2 puiši no Latvijas spēja radīt pasaulē vadošu risinājumu. Un es teiktu, ka šobrīd šī laika gaitā mums ir izdevies radīt jau šo vīziju. Mēs esam palielinājuši komandu, mēs šobrīd esam 8 cilvēki, un tā lieta ir tas, ka agrā stadijā jāsaprot, ka tu nevari izcelt uzņēmumu viens. Tev ir vajadzīgi palīgi. Un tev jāspēj uzticēties šiem cilvēkiem, tev jāspēj nodot viņu rokās darbus, kurus tu zini, ka tu vari pats izdarīt labāk, bet tu saproti, ka tev pašam nav laika. Un tā ir liela māksla, tas ir grūti, bet tas jādara. Otra lieta ir tas, ka ir jātiek pāri mūsu latviešu mentalitātei, ka mēs jau esam maziņi un ko mēs varam. Mums bija vēl grūtāk, mums bija tikai 19 gadi, kad mēs sākām šo ideju realizēt. Un tas nozīmē to, ka mums nācās būt staltiem, ar taisnu muguru, pārliecinātiem par sevi un saprast to, ka mēs varam, nevis Latvijas vārdu pasaulē, mēs varam būt vadošie savās jomās, un mēs varam piesaistīt investīcijas arī no pasaules investoriem. Un ka mēs neesam tikai latvieši un cietēji, bet ka mēs varam uzņemties atbildību par saviem vārdiem, par saviem darbiem un nodošot risinājumu. Un tātad tās arī manas atziņas, ko es vēlos nodot tev par to, ka pat tam nav jābūt zemūdens dronam, tam nav jābūt augstā tehnoloģiju uzņēmumam. Ja tu redzi, ka tev kaut kas šajā valstī nepatīk un ka tu gribi kaut ko darīt tā labā, tad sāc, apdomājies, atver savu maiznīcu. Šobrīd ir ārkārtīgi daudz pieejama publiskajā finansējuma līdzekļi. Latvijas Investīcija attīstības aģentūra, Centrālā finanšu līguma aģentūra, Eiropas Savienības projekti. Mūsu valsts grib, lai tu dari uzņēmēju darbību. Un mēs to ļoti labi jūtam, un bez tā arī mēs nebūtu nekur tikuši šodien, jo šī pētniecības un attīstības komponente, es teiktu, 80% gadījumā ir finansēta no Latvijas publiskajiem līdzekļiem. Un attiecīgi tā arī ir tās sāls, ka mēs ieguldām šobrīd pirmkārt nākotnē, otrkārt mēs ieguldām savā intelektuālajā attīstībā, jo mums ir ļoti cieša sadarbība arī ar RTU. Un mēs attīstām pētniecības komponenti universitātē, un mēs attīstām šo spēju komunicēt ar viņiem un sastrādāties kopā. Tas nozīmē, ka to jau pēc 5 gadiem mums būs kompetenta pētnieku komanda, kas spēj radīt pasaules līmeņa publikācijas un inovācijas, kuras mēs atkal spējam komercializēt pēc tam. Tā ir otrā lieta. Nebaidies, ja tu ej zinātņu virzienā, nebaidies no universitātes, esi atvērts sadarbībai, iemācies būt tu pats un uzrīksties uzņemties riskus. Paldies!